Tev nav laika? Man arī. Šodien esmu apņēmusies sataisīt sev jaunu grafiku. Tā kā man ir ļoti daudz jaunas lietas, ko darīt, jauni plāni, jauni mērķi, nolēmu dokumentēt šo procesu, lai varētu parādīt citiem, kam pietrūkst stundas diennaktī, kā to veiksmīgāk samanedžēt vai kā saplānot tā, lai nesajuktu prātā. Jo, godīgi sakot, es šobrīd vienkārši eju sviestā. Nedēļas to-do lists un tīrīšanas grafiks. Mums datorā ir nepieciešama e-klase. Nedēļas to-do listā es ierakstu tādu tā kā skeletu. Skeletā būtībā ir prioritārās lietas, kas ir svarīgas. Food preps, pulciņi, uz sīkajiem mājas darbi. Svarīgi ir atpūsties, patrenēties. Priekš manīm 5. lieta svarīgā mācības. Man ir tāda sajūta, ka jāiet prom no darba, lai es to visu izdarītu, bet to es nevaru atļauties. Bizness, kamēr aiziet, cerams, ne pa skuju taku, bet aiziet. Tā kā jā, plāns ir nepieciešams, mēs varam sākt. Pirmdienas darbs no rīta. Domāt idejas kontentam. Jātaisa ēst, jēniņš. Beigsies skola. Šis grafiks atkal mainīsies, tad vēl 2 mēneši jāpaciešās. 2 mēneši. Otrdienu rīti filmēt rīlu. Un tad mums nāk trešdiena, kad man parasti nav jābūt darbā. Online klientu apčubināšana. Trešdienu varētu pēcpusdienā veltīt food prepam. Tā nav slikta doma. Tad 2 reizes nedēļā man būtu food prep. 6 klienti. Ceturtdienās es esmu darbā. Brīvākās dienās pa vidam es varu rakstīt e-pastu. 6 ir klienti. Piektdienās es klientus neņemu. Ienāksim treniņu. Sestdienas rītā es vienmēr skrienu. No 4 līdz 6 ir klienti. Sestdienā būtu forši braukt uz CrossFit Riga. Es jau 20 minūtes tev āros. Ok, skelets ir uztaisīts. Es pat neredzu vietu, kur māju varētu tīrīt. Pārcelt vannas istabas tīrīšanu un šodien to arī izdarīt. Un ja ir galīgi traki, tad es vienkārši arī to nedaru un pārceļu uz nākamo nedēļu. Grīdas tīrīšana. Atstāsim to otrdienā. Sestdienā drēbes, virtuve. Ceturtdienās, lai sīkie savu istabu kārto. Tīrīšanas grafikā pirmdien es atstāšu tukšu. Tā. Tas tā kā ir izdarīts. 25 minūtes man tas aizņēma. PDF ar šiem grafikiem būs aprakstā. Varat nokačāt un izmantot. Ja negribat nokačāt, printēt, droši to visu var arī kladē rakstīt, bet man patīk, ka ir izdrukātā veidā un stāv acu priekšā ērti.